Re! Viss ēters ir te! Šobrīd mums studijā pievienojusies premjerministra Laimdota Strāļa. Labrīt! Labrīt! Par Zakuļkunga atkāpšanos arī jautāsim vispirms. Jūsuprāt, ar ko tas ir saistīts? Vai tas ir saistīts ar tiem pārmetumiem, kas Latvijai veltīti, Latvijas banku uzraugam veltīti saistībā ar nepietiekamu Komercbanku uzraudzību? Tas ir Zakuļkunga paša lēmums iesniegt atlūgumu. Un tagad svarīgākais nekavējoties finanšu ministram vienojoties ar Latvijas bankas prezidentu izvirzīt jaunu kandidatūru un tālāk veikt apstiprināšanu. Jā, mēs esam saņēmuši, vispirms es gribu pateikt paldies par 4 gadiem, ko Zakuļkungs bija amatā, tie gadi nebija viegli. Mēs esam saņēmuši priekšlikumus šī darba uzlabošanai, jo šobrīd mēs ejam procesu iestāties OECD. Un banku uzraudzība ir viens no tiem jautājumiem, kur mēs saņēmām priekšlikumus darba uzlabošanai. Tas nozīmē, ka strādāja banku uzraugs švaki vai nestrādāja? Nē, vienmēr ir vieta darba uzlabošanai. Vienmēr ir vieta, kur izlabot. Turpināsim ar nākamās valdības veidošanas aktualitātēm. Daudz notikumu, strauja pārmaiņu. Šodien arī runājām ar Kamparkungu, un viņš tā teica, ka vienotība nevis pieprasa, bet gan piedāvā no savas puses tagad mainīt šo te ministriju sarakstu. Tātad vienotība vēlas veselības ministriju un vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju. Pirms tam vienotība piedāvāja, ka varētu pāraudzīt tātad satiksmes ministriju un tieslietu ministriju. Diezgan tādas lielas atšķirības. Kādēļ šāda mētāšanās? Vispirms vienotība ir gatava strādāt valdībā. Tas ir viennozīmīgs frakcijas lēmums, kuri balsos, un vienotībai, tāpat kā citām partijām, ir savas intereses. Un šīs intereses, protams, bija, kā jau mēs minējam, sākotnēji satiksmes ministrijā, bet te pašā laikā mums ir ļoti daudz reģionu pārstāvju mūsu partijā. Un līdz ar to parādās varam, kas ir atbildīga par pašvaldībām, kas pietiekoši dabiski mūsu reģionu pārstāvis interesē. Un par cik mums bija stingri pateikts, ka satiksme man jau sāk pašai sajukt. Un tieslietas. Jā, un tieslietas, tas kategorisks nē. Mēs piedāvājam variantu, kur arī mūs interesē. Tā ir pašvaldības un reģiona attīstība, un otrs ir veselības, jo ministrija ir uzsākts arī šis darbs pie finansēšanas modeļa. Runājot, piemēram, par veselības ministriju, tur, piemēram, arī arodu organizācijas pozitīvi vērtēja iespēju, ka amatā varētu palikt līdzinējais veselības ministrs Gunts Belevičs no Zaļo un Zemnieku savienības. Vai kopēji valsts interešu vārdā būtu pareizi šobrīd mainīt veselības ministru? Bet tāpēc arī ceturtdien būs tikšanās visām 3 valdību veidošām partijām, kur mēs tad arī diskutēs, kā ir valstī izdevīgāk. Es varu atbalstīt to, ko Kamparkungs teica, ka tie nav kategoriski uzstādījumi, tie ir priekšlikumi, ko mēs piedāvājam ar savu redzējumu. Un Kučinska kungs veido valdību, un Kučinska kungam būs jāuzņemas šī atbildība. Šāda diezgan tomēr strauja priekšlikuma maiņa, vai tas rada iespēju, ka cīņa patiesībā ir par amatiem, nevis par veicamajiem darbiem? Ne, par veicamajiem darbiem mēs runājām 1,5 stundu ar Kučinska kungu, un tur faktiski tādas strateģiskas atšķirības mēs neredzējām. Protams, ir atšķirības dažādās jautājumu izpratnē un veidos, kā uzlabot un kā sasniegt rezultātus, bet strateģisku atšķirību mums nav. Līdz ar to šī sadaļa ir it kā noslēgta, un tagad strādā partijas pie valdības deklarācijas. Visas 3 partijas. Ir izskanējis neoficiāli, ka varētu tikt veidots pat jauns ministra postenis, Eiropas Savienības ministra amats, un tas tikt vienotībai, lai šis sadalījums starp amatiem un atbildības jomām būtu vairāk par labu vienotībai. Kā jūs komentējat? Man reizē milzīgi pārsteidz, no kurienes tā informācija, ko es dažkārt dzirdu, teiksim, panorāmā. No politiskajiem kulāriem. Droši vien, jā, nereizi.
tikšanās reizēs, kur esmu piedalījusies, nav runāts par Eiropas lietu ministra amatu. Ir gan runāts, bet tas nācis no Kučinska kunga puses vai Zaļo partijas, ka gribētu vides valsts ministra amatu. Un tad, kad mēs tikāmies ar Kučinska kungu, es personīgi teicu, ka es personīgi esmu pret jebkādiem valsts ministriem. Straujas kundze, bet sanāk, ka jūs sakat, ka oficiāli par to nav runāts. Nav runāts arī Kampars mums no rīta teica, ka nav runāts, bet ja tāda informācija izskan neoficiāli, tad sanāk, ka kādam tas ir izdevīgi šāda informācija izplatīt. Jā, man ar tā šķiet, jo es daudzas reizes esmu dzirdējusi tiešām informāciju panorāmā vai citos raidījumos, kur man ļoti ir pārsteidzis. Vai pārsteidz partijas biedri? Es nezinu, ja tad jums ir labāk zināms, kur tā informācija nākusi. Partijā par to nav runāts. Un es personīgi noteikti neatbalstītu tādu amatu. Mēs vienīgais, ko mēs esam runājuši, mēs esam nosaukuši cilvēkus, kas no vienotības varētu ieņemt amatus. Neskatoties kādus, bet rindu. Kur, protams, bija gan Šudurska kungs, gan Čudara kungs, gan Reira kungs, gan Ašerādina kungs, gan vairāk citi cilvēki. Bet lemts par amatiem mums nav, un par valsts ministra amatu, ja mēs nepiekrita koalīcija veidot tad, kad vajadzēja prezidentūras laikā, tagad šo amatu veidot. Manuprāt, tas ir nevajadzīgi un lieki. Vēl runājot par jūsu politisko nākotni, jums piedāvā Saeimā vadīt ilgtspējīgas attīstības komisiju, un esat jau teikusi, ka šo piedāvājumu arī varētu pieņemt, tas varētu būt atbalstāms. Kas būtu jāpaveic šai komisijā, kad tās vadībā atrodīsieties jūs? Saka ar jokojumu, ka mēs ar Kučinska kungu apmaināmies amatiem. Tā sanāks? Tā sanāk, jā. Jums tāda sliktāka kārts, it kā liekas. Nē, nesapratu. Jums tāda sliktāka kārts, it kā liekas no malas, kā ir patiesībā? Es nezinu gan, vai premjera amats ir tā labākā kārts, kuru kāds izvēlētos. Jo tas ir smags darbs. Tas ir darbs no agrā rīta līdz vēlam vakaram. Bet tas man nav nekas jauns, šī stratēģiskā darbība, jo 2030 Latvija. Tas bija strādāts kopā ar Ķīli, tad, kad es biju valsts sekretāra, mēs kopā strādājām un pie NAPA mēs darbojamies. Tā kā, tas ir virziens, kas man interesētu. Straujums kundze, iepriekš izskanēja, ka šodien valdība varētu lemt, ko tālāk darīt ar Liepājas metalurgu, ar metalurga lūgumu uz 2 gadiem atlikt 2,7 miljonus eiro lielo maksājumu. Skatoties ministru kabineta mājaslapā, neatrada informāciju, ka šodien tiktu lemts par to. Šodien nav, jo... Nelemsiet. Jo valsts kase kopā ar Finanšu ministriju un metalurgu meklē risinājumus. Tātad joprojām vēl gaidat informāciju? Valdība gaida iespējamos risinājumus, jo mēs nevaram sniegt valsts atbalstu tā kā vēstulē, ko metalurgs ir izplatījis, vienkārši maksāt vai atlaist maksājumus. Tas nav iespējams, jo tas ir valsts atbalsts klasificēts no Eiropas komisijas. Mums jādomā, kā mēs varam atbalstīt, lai metalurgs turpina strādāt, lai tas nebūtu valsts atbalsts. Bet šajā brīdī runājot par šo tomēr privāto uzņēmumu, vai valsts, jūs redzat, vispār var tam palīdzēt? Un ja var, tad kā to var izdarīt? Un vai tas vispār ir nepieciešams? Jo es pieļauju, ka valstī ir virkni uzņēmumu, kuri arī labprāt saņemtu kādu papildus atbalstu no valsts. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Tieši tas ir šis jautājums, vai mēs varam vienam uzņēmumam sniegt valsts atbalstu. No otras puses, protams, mums visiem interesē, lai šis uzņēmums turpinātu darbu. Bet tieši tā ir tā problēma. Mēs nevaram vienam uzņēmumam atlaist, piemēram, elektrības maksājumus. Ir mums daudz uzņēmumi. Tā kā, ja atradīs kopā risinājumus, tad, protams, valdība to atbalstīs. Bet šobrīd, kā man vakar informēja Finanšu ministrijas valsts sekretāri, šobrīd viņi ir darba procesā. Izskanēs arī, ka Liepājas metalurgu vadībai īsti varbūt pietrūkst izpratnes par to, kā Eiropā norisinās biznesa un ka joprojām šī postpadomiskā attieksme ir tas, ko arī viņi šeit sagaida. Zināmā mērā tāds ir, jo iespējams Ukrainā valsts atbalstu uzņēmumam, kas ir grūtības, sniedz daudz vienkāršāk nekā Eiropas Savienībā ievērot konkurences noteikumus, kas mums ir kopā. Tā kā iespējams, ka tā ir šī izpratne
vēlreiz es saku, mēs visi skatāmies, kā izdarīt, lai būtu labāk Liepājai un labāk kopumā. Un vēl runājot par pašu partiju vienotībā, kā vērtēja to, ka Piebalga kungs plāno kandidēt uz vienotības priekšsēdētāju amatu, vai jauns vadītājs spēs izvilkt partiju no bedres, kur var teikt tā ir iekritusi? Es ļoti pozitīvi to vērtēju. Un, ja Piebalga kungs būtu piekritis, es būtu ļoti priecīgi, ka vienotība viņa arī būtu izvirzījis kā ministru prezidenta kandidātu, jo viņam ir ļoti liela starptautiskā pieredze. Domāju, ka vienotība vajadzīgas pārmaiņas, un Piebalga kungs ar savu pieredzi ienesīs šīs pārmaiņas un varēs apvienot dažādus mūsu spārnus, ja tā var teikt. Vai vienotībai ir laiks gaidīt līdz nākamajam kongresam, vai tomēr būtu jārīko ārkārtas kongress un šis lēmums jāpieņem ātrāk? Nu, mēs valdē, pēc valdības izveidošanas valdē mēs runāsim. Es esmu iespējams tajā pusē, kur uzskatu, ka tas ir jādara ātrāk. Bet mēs valdē izvērtēsim visus par un pret. Kādi ir riski, ja dara vēlāk, vai vienotība varētu veselu gadu, manuprāt, tām pārmaiņām jānotiek straujāk vienkārši. Strāvjums kundze, ko jūs darīsiet uzreiz pēc tam, kad vairs nebūsiet premjerministru un jums visur vairs nesakos melnie vīriņi? Man vispirms jāmācās braukt ar mašīnu. jā, es 2 gadus neesmu sēdējis pie stūra, un ministra amata laikā arī es tā gluži katru dienu nebraucu. Tas ir pirmais darbs. Man ir daudz plāni, ko es darīšu. Es jau esmu saņēmusi ielūgumus no ārvalstīm braukt dažādās vizītēs, pat nezinu, kā es to nokārtošu. Tā kā tie plāni vairāk nekā darba pilnas rokas būs vienalga, vai ne? Jā. Gribētos mierīgāk. Jā, un starp citu šajās dienās arī tieši aprit 2 gadi, kopš jūs esat 22. valdības vadītājs amatā.